Beigās. Paldies tev par šo sarunu, bet prom no studijas gan lūdzu nē, jo mums vēl viens stāsts. Tu jau zini, ka ir labo darbu nedēļa Latvijā, vai ne? Jā. Un tieši tā, arī 100 gramu kultūras nolēma, ja reiz labie darbi, tad pašiem tie darbi ir jādara. Mēs nolēmām apciemot leģendārus latviešu mākslinieks, lai noskaidrotu, kā viņiem klājās tagad un arī atgādināt mums visiem par tiem lielajiem darbiem, ko viņi ir veikuši. Un Jolanta Muižniece šoreiz devās pie izcilā scenogrāfa Gunāra Zemgala. Un, ko viņš dara, to mēs tūdaļ uzzināsim. Kad ciemojamies pie latviešu scenogrāfijas lielmeistara Gunāra Zemgala, viņš atklāja, ka vārds scenogrāfs nepavisam nepatīkot. Izklausoties pēc grāfa, bet drīzāk gan tas esot divu kungu kalps. Pirmkārt režisoru iecerēm, otrkārt saviem ideāliem, kam jaunībā no Mākslas akadēmijas ienākot Nacionālajā teātrī pie Antmaņa Briedīša dažkārt nācies apgriezt spārnus. Jūs jau saprotiet, ko te atnāca tāds čalis no akadēmijas. Viņš darīs tā, ka viņam jāliek darīt tā, kā mums vajag, lai mums vieglāk ir. Bet ja tu taisi citādāk, nemīļais, mums šitas ir tāds, nav mums tā jābūt ir. Un tad šitas lietas bija tāds ļoti grūtas. Veidojot skatuves versiju Andreja Upīša Žannai Darkai 1962. gadā, māksliniekam izdevies piedāvāt tam laikam netipiskas idejas. Tā palasot, domāju, tas bija tāds laiks ļoti asketiski. Es taisīšu melnu un baltu. Jo mūsu krāsas nebija toreiz daudz. 12 maketi bija, un tad Briedis gāja pie viena, pie otra, pie trešā, pie ceturtā, kamēr viss izskatīja cauri. Savus pieķīt, pielika roku, jā. Viņš tā jocīgi. Es pieņem to aizņem, jā. Cik režisoru, tik sadarbības modeļu, bet gandrīz 50 radošā darba gadu bilancē kopā varot saskaitīt ap 200 izrāžu dažādos Latvijas teātros. Man vislabākais sadarbība bija Pamšu Kārli, to es neaizmirsīšu. Jo mēs ļoti labi sapratamies. Katlabs bija tāds, ka viņš ieraudzīja tevi un ka viņam patīk dekorācija, viņš tev piespied un tāds žņauds, ka es domāju, es paģīpšu. Tas viņš no prieka tā, viņš no emocionāls cilvēks bija ļoti. Valmierā man bija liels periods tāds, viens brīdis bija, kamēr es iesaku Nacionālajā teātrī strādāt, tā Lūcis. Tas bija mans tas, kā saka, tēvs tāds, varētu teikt. Viņš bija viegli, bet ļoti tā, kā saka, viņš bija, kā saka, ritīgais realists tāds. Ja bija zvejnieku dēls, tā vajadzēja būt īstām zivīm noteikti. Un tad man bija nāca tas jaunušāns. Viņš neciet teātrī finieru, teiksim. Man bija uztaisīt tāds galdiņš no finieru. Viņš tā finieru salauza uz skatuves. Tev būs finieris, es nenākšu uz skatuves vairs. Tagad nāk smiekli, bet toreiz nenāca smiekli, jā. Pirmais, kas mums bija jaunušāna saklapēja, ļoti labi bija tāds ilgi tramvajs. Viņš saka, man vajag visu tādu īsti, tādu vecu, tāds, ka ir virtuvē, kur izlietni, tādu, kur krāns tek, tādu, kur alu var dzert. Es te iedomājos, tu baigi jaustais tādu, beidzamā stādījā. Lai izrādē piešķirtu dinamismu, jaunušāna aizrāvusi ideju par divām grozāmām skatuves ripām vienlaikus. Labi, ka ir bijuši tik talantīgi tehniskie darbinieki, kuri spējuši tā laika apstākļos ieceres īstenot. Teātrī nekas nav normāls, vienmēr viss ir satraucoši. Un satraucošākais ir tas, ka tu pirmais ieeji no rīta, kad uzbūvē dekorāciju un tad skaties. Un ja viņš labi izskatās, tad liekas mierīgi. Un kādreiz saka, kad jau tas periods ir tāds, kad jau viss nāk gatavs, liekas, varētu citādāk. Tas radošās lietas ar to īstenību. Grūti tā kādreiz savienot tā. Tas viss nāk ar sāpēm, ar mokām, ar pēc tam ar šausmīgiem pārmetumiem, ka tu neiztrāpīsi tur tā simtniekā. Scenogrāfa laimīgais brīdis, protams, esot pirmizrāde, kad atbildības un paškritikas smagā nasta uz brīdi ir nost. Lai arī aktīvās darba gaitas beigušās un tikai sapņos nākot patraucēt, vienu jaunu nastu mākslinieks tomēr apņēmies pacelt. Proti ziemā Teātra muzejā iecerēta Blaumaņa 150. dzimšanas dienai veltīta izstāde. Un tā kā sadarbība ar Zemgalu jau vairāk kārt pārbaudīta, muzejs izstādi aicinājis veidot viņam. Mums gribās arī šo izstādi tādu teātrālu, tādu, kā es teiktu, arī bišķīt tādu inscenētu. Man patīk šis vārds. Nosaukums ir no
Silmaču saimes galda līdz Indrānu pirtiņai. Un mums likās, ka Gunārs būtu tas, kas varētu notvērt, viņam arī vajag tagad radoši strādāt, jo viņš jau nav apstājies, viņš glezno, un viņa, jūs jau jutāt, tā domāšana ir joprojām radoša. Tas ir trakums, jā. Es jau nezinu, kāpēc es uzņēmos tādu nastu. Man jau visi mīļ, tas Smilģi muzejs un tie cilvēki, kas tur ir, es tur taisīju visādas lietas, bet es tagad domāju, kas tur būs beigās. Tas telpi tik vilinoši, un ko tur ieliks iekšā, es tā gaidu, kad pieliks tā doma, bet tas Blaumans jau mans mīļākais autors tomēr ir. Paldies Zemgala kungam par viņu stāstījumu. Tas šovakar arī viss